Sveiciens visiem saimnēs tikušies. Man jau pašai bija tā ļoti liels sailojiens un tik ļoti gribējās pārunāties, kad tas vienmēr labi. Es mēģinu visu laiku sagaidīt ērtu, jauku brīdi, momentu, apstākļus un man liekas, ka vairs nevar gaidīt. Jārunājās ar jums. Šobrīd tāds brauciens pa ceļam. Cik veiksmīgi būs šis ieraksts, kā viņš ierakstīsies vai raustīsies vai būs pārāvumi, grūti pateikt, atkarīgs no zonas. Galvenokārt, man liekas, ir tas moments, kā mēs atkal tiekamies, parunājamies, un šodien tēma ir ego programma. Es zinu labāk. Es uzskatu, ka es esmu labāka. Es domāju, ka tas, ko es saku, daru, dzīvoju un gribu izstāstīt, parādīt otram, ir labāk. Un šī programma ir ego programma, kas patiesībā katrā no mums mīt, un viņa var tikt izmantota ļoti labiem mērķiem un arī patiešām izdarīt ļoti daudz. Tāpat laikā pārspīlētā formātā var būt pilnīgi pretēji iznīcinoša reakcija, un tā visvairāk var iedarboties uz pašu autoru. Kaut varētu domāt, kā uz tiem, uz kuriem tas tiek projicēts. Taču ne, tas var pāraukt tādā pārākuma, augstprātības, dieva sindromā, programmā, ego programmā, kas liedz ieraudzīt citas iespējas, citu viedokļus, citu pieredzes, mācīties pieņemšanu, atbalstīt, klusējot un pieņemot, esot blakus, vai palaižot, ļaujot katram izdarīt to savu izvēli. Nu, lūk, un šīs programmas piesakšanās vai esība katrā no mums ir, taču, jo viņa ir izteiktāka, jo grūtāk to apzināties, ka viņa tāda eksistē un ir, ka viņa var pašam nodarīt pāri. Un dažkārt mums šķiet, ka tuvākie, mīļākie ir jāglāb no tā, ko viņi zina, ko viņi izvēlās, kādu dzīvi viņi dzīvo, arī ko viņi ēd, kā viņi pavada savu brīvo laiku, kā viņi rūpēs par saviem bērniem, par sevi, ka mūsu uzdevums ir viņus glābt un darīt visu, lai vai nu mierīgā, kādā harmoniskā veidā vai groteskā un trakā un dusmīgā un aizskarošā vai kaut kādā veidā, pazemošā veidā mēģināt likt saprast, ka tas cilvēks, uz ko jūs mērķēt savus labos darbus, palīdzību, nesaprot, neredz un neizdara pareizās izvēles. Kā jau tik minēts, jā, šeit visur ir šeit labie nodomi, palīdzēt. Pirmkārt, nodot visu to, kas ir noderējis pašam. Otrkārt, īstenot šo te glābēju sindromu. Un treškārt, jā, svarīgi apliecināties, ka tas, ko jūs esat uzzinājuši un jūs esat sev pielāgojuši, piemērojuši, ka tas ir tas labākais un jūs zināt labāk un par visu pierādīt otram, ka tas tā ir. Kādā brīdī tas var pāraukt tādā kā apmātībā, ka tā jau vairs nav tikai misija darīt labu, nest gaismu, palīdzēt un enerģētiski būt atbalstošam un informatīvi, būt klātesošam ar pieejamo informāciju. Piemēr ļaujot katram pašam izvēlēties un esot rokas stiepienā, ja cilvēks izdara to izvēli, un jūs esat nepieciešami. Tas var pāraukt par
jau tādu fanātismu, ka visi tie, kuri spilgtākais piemērs ir šeit, kad ir vakseri, antivakseri, kas kāds ir labāks, kāds ir sliktāks, un kāds tie, kas ir tie sliktie, tie ir tie. Šeit es neminēšu, kurš no viņiem labāks vai sliktāks, jo katrs atrodoties tajā nometnē, sevi iedalot pie vieniem vai otriem, uzskata, ka otrs ir sliktāks un dumjāks un neizglītošāks un nepieredzējušāks un kaitē sev un pārējiem. Tas tā ir ar ļoti daudz lietām, par pārtiku, kur tiek uzņemta, par elektrorierīcēm, par sadzīves ķīmiju, par to, kas tiek skatīts, klausīts, kas tiek ēsts, dzerts, un ar kādiem cilvēkiem, kādās darbvietās, kādiem paradumiem, kurš ir ieredzis dzīvo un domā, un pozitīvām, negatīvām, kam seko, kam neseko. Un šīs Tegro programmas vispilgtāk izpaužās sociālos tīklos, kur katrs naski komentē un izpauž savu ego programmu, tādā veidā tieši vai netieši mēģinot uzspiest, paust vai propagandēt savu viedokli. Katram šķiet, ka tas viņa ir tas pareizākais un viss, kas ir pārējie, tās ir kaut kas slikts. Un tur jau aiziet tas fanātisms, kā ir grūtības ieraudzīt to, ka katram ir paredzēts savs ceļš, un tas gājums katram ir atšķirīgs. Katrs redz to citādāk. Tas, kas atrodas kalna pakājē un nav vēl sācis kāpt kalnā, viņš redz tikai to, kas ir apakšā. Viņš redz tikai to zāli kalna pakāju, viņš neredz, kas ir aiz kokiem, virs kokiem, kas ir jau virs mākoņiem, kur kāds, kas ir uzkāpis jau pašā virsū neredz. Līdz ar to viņam ir iespēja redzēt, pieredzēt visus slāņus un visus attīstības posmus un saprast, kas kurā ir un ko tas prasa un kādu plus, kādu mīnus. Tamdēļ, esot kalna galā, ir ļoti grūti ieskaidrot tam, kas ir kalna apakšā, ka viņam jāredz un jājūt viss tā, kā redz tas, kurš ir kalna galā. Un tas, kurš ir kalna apakšā, nenozīmē, ka viņš ir pārāks, vai tas, kurš kalna galā pārāks par vienu vai otru. Tie ir atšķirīgas izvēles, atšķirīgi ceļa gājumi, atšķirīgas pieredzes, atšķirīgas pozīcijas un vēlēšanās savu šī te iemiesojuma pieredzi iet. Kādam jau iemiesojums fiziskā ķermenī spēja pieņemt, kā tas ir, kad ir jārūpēs par savu ķermeni. Viņš jāmazgā, jātīra zobi, jāvelk tīras drēbes, jāpabaro, jāizguļās un jāmēģina arī iemācīties kādu ārodu un mēģināt sev nodrošināt iespējas labāk dzīvi. Kādam tas jau ir izaicinājums un tā viņa iemiesojumā. Tas viņam ir sasniegums katrs moments, ko viņš ievieš savā ikdienā. Un liekas, atkal kādam, kurš ir atnācis jau ar kādu citu misiju, un tad pārējais viss jau viņam citos iemiesojumos ir izkopts, atstrādāts un pieredzēts, tad viņš var skatīties uz to, kas mācās eksistēt fiziskā ķermenī, mācās sajust, ieraudzīt, izprast, integrēties. Liekas, ka viņš neko nav sasniedz, viņš neko nesaprot un viņš vispār nemāk dzīvot. Taču viņam tā pieredze paredzēta atšķirīgi. Un tieši tāpat tas ir, kāds ir nācis ar kādu, pieņemsim, konkrētu mērķi, ko sasniegt individuāli savā dzīvē. Un nav paredzēts ģimenes pieaugums, nav paredzēta ģimene, nav paredzēti bērni. Ir paredzēts pavisam citas pieredzes un citi ceļu virzieni un citi uzdevumi. Un tā misija slēpjas pavisam kaut ko citu. Atšķirīgi no tiem, kuriem ir paredzēta pieredze, kā tas ir, kad ir bērni, viens vai vairāk, kā tas ir, kā viņus mīlēt, kā viņus izaudzināt, kā viņus ilgt pamatu, kā veidot ģimeni, kā veidot attiecības, kā būt šajās attiecībās, kā attīstīties, augt, paralēli var darīt vēl to, kā kuram tas ir paredzēts. Tad
sanāk tā, ka liela daļa domā, ka tie, kuriem nav bērni vai nav ģimenes, nav kaut ko sasnieguši un ir zemāki vai sliktāki, kas patiesībā tā nebūtu nav. Viņiem ir vienkārši paredzēta cita pieredze, un visdrīzāk viņiem jau ir bijušas centās pieredzes ar ģimenēm un bērniem, iemiesojumu, viņiem to izgājuši, viņiem ir kaut kas pavisam cits paredzēts. Un atkal tie, kuri dažreiz iet šo te savu jaudīgo ceļu bez bērniem, bez ģimenes un dzīvo pavisam citādāku dzīvi, viņi var dažreiz skatīties uz tiem, kuri visu savu ikdienu, savu būtību, resursus, jaudu spēku veltā bērniem un ģimenei, un viņiem var likties, ka priekš kam tas ir vajadzīgs. Taču vajag to pieredzēt, to, un kāpēc tik daudz vajag ieguldīties to. Ir taču var nogūt mājkalpotāji, var nogūt augli un var tāpat baudīt dzīvi, taču tiem, kuriem ir paredzēts būt iekšā tajā ģimenē, sajust, kā tas ir, tās lomas visas pilnvērtīgi piepildīt. Un tas ir viņu uzdevums, un tāpēc arī viņi tur ir, un tas viņiem ir svarīgi. Tā kā arī tas, ka katrs izdara kaut kādā jomā atšķirīgu izvēli no kāda no mums, arī ir saistīts ar viņu pieredzi, izmēģināt, kā tas ir pašam uz savu ādas saprast, un iespējams tad arī tiks izdarīta tā izvēle, ko jūs jau sen esat izdarījuši kādā no jomām un ko esat atraduši par vislabāko. Taču ir daudzi, kuriem ir svarīgi vispirms izlaist visu caur sevi, izdzīvot visus posmus, un tad tas patiešām nonāk, līdz viņiem integrējās, un viņi atrod to par labu esam. Esmu pēdējā laikā kaut kā līdz manīm ir nonākuši tādi gadījumi, kāpēc tāp arī šis video par to, ka, piemēram, cilvēks vēlas sakārtot savu veselību un atrod, pieņemsim, labāko zobārstu, kurš ir izslavēts ar to, ka viņš patiešām rūpēsies par katru zobiņu un palīdzēs sasniegt labāko rezultātu un aizejot pie šī zobārsta, tad cilvēks, kuram kaut kādiem iemeslu pēc kādi viņiem ir gēni un iespējas bijuši rūpēties par zobiem, līdz tam tā ir un saņem nosodījumu, pārmetumus un kaunināšanu. Un šis cilvēks, kurš patiešām vēlās par sevi parūpēties, ieguldīties sevi, izdarīt vislabāko priekš sevis un atradz šo te personu, kas ir zobārsts un grib uzticēties un domāju, ka viņam palīdzēs saņemt šo nosodījumu, jo tajā brīdī šis zobārsts, un tas var būt jebkurā situācijā, kā piemērs jūtas pārāks un uzskata, ka viņš visu zina, kāpēc ir tieši šāda zobu veselība un kāpēc viņš drīkst kritizēt var nolikt. Tad tajā brīdī cilvēks, kurš patiešām ir gribējis par sevi parūpēties, viņš tiek atmests atpakaļ, jo viņam tiek norādīts, viņš tiek nokritizēts, viņš tiek kaunināts par to, ko viņš līdz tam nav izdarījis, bet ko viņš varbūt būtu gatavs. Un pat varbūt, ja nav gatavs, viņš spērs to soli, lai saņem kādu informāciju, kam viņš taisās gatavoties un līdz tam nonāk. Un tas, par ko es stāstu, šis piemērs šo cilvēku atmeta vairāk kā gadu atpakaļ un ir bailes tagad iet pie kāda cita, nezinot, vai tas būs pietiekoši labs, un ir bailes iet pie tā paša. Un ir ļoti jāsaņemās. Ir arī daudz šādu piemēru, īpaši par vīriešiem, kuri sabojā savus zobus, jo saņem šo kritiku, vai viņiem ir bail. Ir dzirdēti gadījumi, kas arī līdz manīm pēdējā laikā ir nonākuši, ka ja līdz ārstam, līdz slimnīcai nonāk persona, kur ir dzīvojis kaut kādā veidā viņuprāt ne tādu dzīvi un ne tādiem paradumiem, tad drīkst pret viņu izturēties zemāk un skarbāk un nevērīgāk, jo viņš to ir pelnījis ārstu skatījumā dēļ. Un viņi pat nekaunās un to arī pauž un saka. Arī pieredzēju, kas arī man ir bijis ar manu opiņu, kad viņš savā senioru nogalē
tika izvazāts pa 4 slimnīcām ar dažādām diagnozēm, un viņa met ārā no vienas, no otras, trešās, jo nevienam negribējās krāmēties ar vecu cilvēku. Un galu beigās arī viņš vienā no iestādēm aizgāja, jo kuram tad gribas ieguldīties, jo viņš tik tāpat ir vecs un nav taču vērts ieguldīties, nav taču vērts ņemties, un kurš tad ar viņu ņemsies? Te nav stāsts par to, vai kādam tajā brīdī bija taisnība vai nebija taisnība, vai kāds kaut ko varēja darīt labāk vai nē. Stāsts ir par attieksmi, par ego programmām, par to, kā mēs skatāmies citiem cilvēkiem un kā mēs viņus vērtējam un sevi stādam par pārākiem un augstākiem un atļaujamies izturēties un domāt, it kā mēs būtu dievi un mums būtu privileģēta iespēju un izpratņu un zināšanu plūsma, un tas mums liek justies pārākiem par citiem un viņus nosodīt pie ne ārēji, tad iekšēji. Protams, kad vienmēr būs tā, ka būs kaut kāda slāņa līmeņa kaut kādā jomā, un tas nevilšas pieskasies tās sajūtas, un tas ir cilvēciski, jo tās ir emocijas, un tā ir katra mūsu iekšējā daļa. Svarīgi, lai tas nepārauga fanātismā un neizdara kādu tādu momentu, kas kavē cita attīstību un pašu ieved nevajadzīgā augstprātības ego programmā, kur tad līdz ar to tiek liegta iespēja attīstīties, jo kas tad notiek un kā tad var konstatēt to, ka tas tā notiek. Vienkārši jums ikdienā sāka viss iet tā kā uz rīņķi, tā kā pagriežās pret jums viss tas, ko jūs domājat un nosodat citos, jums parādās kā spogulī jūsu ikdienā un sāk izpildīties jūsu dzīvē kā tādi eksāmeni, kur tad jūs, ko jūs nosodat citos, attiecībā pret jums, tas jau vai pamācat, vai uzskatat, vai stādat sev pārāku, ja, vai dalat, kurš ir tur labāks, sliktāks. Jūs sāk tā arī dievišķie likumi, kā to augstākie spēki, kosmiskie likumi, karma, jebkurš var piedēvēt savu, taču būtība paliek tā pati, jūs sāk izvērtēt un jums piespēlēt notikumu situācijas, kur tad jūs nonākat kādā līdzīgā momentā attiecībā pret kādu izvēlu, notikumu, cilvēku. Tas var būt pacelts kaut kas no pagātnes, kur jums ir bijusi kāda jūsu kļūda, vai jūsu tāda pieredze, par ko jūs nosodat kādu. Jūs, ja piemēram tas ir saistīts ar kādu finansiālu jomu, kur jūs uzskatāt, ka jums pienākās un jūs to varat paņemt vai neatdot, vai kaut kādā veidā jūs esat īpašāki, tad jūs varat pēc tā tiekt izvērtēt, jo tiek izskatīta visu jūsu dzīve, kur kādā brīdī jūs esat atkal nonākuši tādā situācijā. Un ja jūs kādu esat pret kādu aizturējies, tad jums arī tas tiek tādā pat veidā piemērots. Un tāpēc brīžiem šķiet, ka pēc kaut kas tiek nozaudēts vai kaut kas tiek atņemts, tā ir vienkārši izbalansēšana, izlīdzināšana. Un pa lielam visas izmaiņas, viss, kas tiek pazaudēts, netiek pazaudēts. Tas vienkārši ir transformēts citā enerģijā un ir atbrīvota vieta, izbalansēts viss un var sākt no jauna. Tāpēc ir svarīgi būtiski apzināties, ka katram jūsu solim, izvēlei, uzskatam, ekoprogrammai, izturēšanai ir arī kaut kādas sekas, un jūs arī tiekat tieši tāpat vērtēt, kā jūs sagaidat, kā jūs pret jums izturēsies un vērtēs, kā jūs vērtējat citus. Tas viss ir tādā kopīgā katlā un sašķetināts, un tad tiek atšķetināts. Kaut pašiem liekas, kāpēc pret manīm tā, kāpēc man tā notiek? Un pavisam ir aizmirsies, ka kaut kad jūs arī tā rīkojāties. Un šobrīd vēl ir tās pēdējās astes, kad, lai varētu pacelties vibrācijās, lai varētu nonākt tajā, ko mēs sauc par jauno zemi, realitāti, pasauli, kas vienkārši ir augstākā apzinātība, augstākā izpratne,
spēja kvantu līmenī ietekmēt savu ikdienu, tad, lai jums būtu vieglāk tur nonākt, tad vēl šīs lietas tiek izlīdzinātas šobrīd. Un pēc nevajag brīnīties, ja paceļās visādi notikumi. Tas, ko jūs varat darīt, izmantot prakses, izmantot meditācijas, izmantot lekcijas, grāmatas, individuālas konsultācijas, lai ātri visu noskaidrot, kas ko kāpēc, saprast, ko var darīt un varētu virzīties uz priekšu. Protams, tas notiek visiem. Ir kaut kāda daļa, kas jums liekas, jā, bet kāpēc, piemēram, tur ir, tikko braucot garām, kāpēc ir daļa, tur bombas vai dzērājs, kāpēc tad viņam nekas notiek? Tas ir atkal, kāda jums daļa par to, kas viņam notiek. Jūs nezināt, kāda ir viņa pieredze un kas patiesībā ar viņu notiek. Iespējams, tas ir fantoms, iespējams, tas nemaz nav nekas reāls. Tas ir vienkārši kāds, kas aizpilda telpu un laiku, jums braucot garām. Iespējams, tur ir pavisam cita pieredze un citi notikumi jāaiziet. Kuri iespējams pēc dienas vai nedēļas vai pēc mēneša viņa dzīve pilnībā pārmainās. Jūs nevis to nezināt. Un jums ir jāfokusējas, jāskatās katram uz savu dzīvi primāri. Jāskatās, ko jūs varat izdarīt savā dzīvē, pieredzēt, iedot sev, sasniegt, attīstīt. Ja vēl neesat iepazinušies ar enerģētiskām praksēm, tad izdarīt to, ko jūs varat izdarīt priekš sevis, strauji pakāpjoties par enerģētisko prakšu un kursu un sesiju palīdzību, izprotot cēloņu kopu sakarības notikumus, dvēseļu kontraktus, kāpēc esat ieviesojušies tādā ģimenē, kādā jūs esat, kāpēc tādi partneri, bērni, kāda katram uzdevumi, misijas, un droši varat pieteikties un uzzināt visu, kas vēl varbūt ir palicis apslēpts nākamajā pasaulē smalkajā plānā. Lai brīnišķīgi diena, un tiksimies jau visam drīz tuvākā laikā. Jā!